neesmu nekāds lielais riepu eksperts, bet gribēju tādām savām pārdomām padalīties par vienu lietu, par jaunas riepas pirkšanu un šo te izvēli starp riepu, kurai ir tikai lamelis, un riepas ir tādas nāk, kurām ir raģu caurumi, bet nav radzes. Un manā skatījumā no tām, kurām ir raģu caurumi, vajadzētu izvairīties, jo, kā mēs te varam diezgan labi redzēt, ap šo te vietu, kur ir radze, tur nav iegriezts rūpnīcā šīs te lamelis. Un, ja jums riepai nav radzes, tad vienīgais, kas, teiksim tā, jums palīdz uz kaut kāda ledus un tā tālāk, ir šīs te lamelis. Un, ja jums ir ietaisītas vietas priekš radzēm, tad jums ir diezgan uz šo te saskars laukumu diezgan liels procents ar šādiem te sektoriem, kur nav lamelis un nav arī radze. Un es domāju, ka mūsdienās neviens nekāds radzes tur pats vairs nešauj iekšā, neved tās riepas, viņas izvēle, vai nu pērkot pēc radzēm vai bez. Un arī tas, kad šādām te riepām, viņām parasti šīs te lameles ir tādas brutālākas, nav tik smalkas, kā, viņas laikam sauc par Skandināvijas tipa ziemas riepām, kurām ir šīs te ļoti tuvu sagrieztas šīs te lameles, kuras tad arī kaut kādā ziņā jums palīdz uz ledus, bet loģiski, kad uz ledus tā īsti palīdz tikai radzes, bet ja šo rādžu nav, bet ir šie te caurumi, tad jūs zaudējat diezgan lielu laukumu, kur varēja būt iegriezts lamelis un kaut kādu procentu labāk, teiksim, turēties šī te slīdenā ceļa.